deformācijas, kura tad nu tagad nav labojamas. Un šeit ir tie ornamenti, kas tad liecina par to, ka tā ir gotika. Tad pirmais ir šīs te krusta puķes un masverku ornaments, ko taisa ar cirkuli, saucamās tās 3 lapiņas, 4 lapiņas. Un šis te it kā lentu viļums, kurš vēlāk pāriet uz to akantu viļumu, it kā lapu viļumus, bet viņš vairāk atgādina lentas. Un šī te lāde, kas ir arī ļoti izteikti, šīs te, kad vienu ornaments tāds locījums. Tad šīs pārstāv gotikas periodu. Nākamais pēc gotikas nāk renesanse. Renesanse jau vairāk. Jā. Bet romāni tikpat kā nav saglabājusies, un tāpēc mēs sākam ar šo te gotikas periodu. Visvecākais vēršanas 15. gadsimts ir šis te. Tagad ir nākamais pārēj posms no manierisma pāries uz baroku. Un šeit vēl ir gan manierisms saglabājies, šīs skulptūras, šīs otrs mami, mēs redzam, kur puse tagad cilvēks un kaut kas tur beigās pievienots. Bet par baroku liecina tas, ka viņam ir šīs te profilētās līnijas. Baroks pārsakās vairāk un vairāk kurpietumiem un pārējais uz profiliem. Un šeit ir tipiski baroku krāsni. Savās ilgākās periodos rekorē tikai krāsnes. Ir krāsni kājas, ievērtējas krāsnes kājas, virkota vītā. Tā ir tas, kas ir parādās baroku iezīme. Tā, ko mēs taisījām to dubultu vītni, ja, pēc virzus izskatās. Jā, tā ir romānikas iezīme. Jo viņam tad ir ieejas portālos parādās tās vītās dekorācijas tādas. Un tas tad ir laikā parādās šī dubultā. Tā vītne barokam ir tieši šī te viena vītne. Un tas virkotais vītnes ir baroks. Un virkotas balustrādes, kā šeit. Ja? Tas ir baroks. Pārsvarā izmanto ozolu kā materiālu kā izmanto. Nu, lūk, un šeit tie ir manas apstāti jau restaurētie krēsli. Lietojošā līdzi. Jā, un tad šis ir jau baroks, kur vairs nav izpēti kogriezumi, ļoti lielas magnētas formas, virkotas kājas, milzīga dzēta. Un liesmojošā, kā es saku, izceļāt profilu. Tad tā pildiņa un liesmojošā profilu. Un lai viņu atklāt, viņam šeit ir jāpabīra uz augšu, un tad ievākt atslādi un atslādi. Nu, un šeit arī ir stūra krāsnes, vienīgi, viens no pirmajiem ir vienīgais, kurš restaurēs tāds stūra krāsnes. No baznīcas, no fermas, kur puse tā, ka cilvēks un kaut kas tur beigās pievienots, bet par baroku liecina tas, ka viņam ir šīs te profilētās. Atkal turpinās renesansē raksturīgi arī izmanto riekstkoku un ozolu kā pamatmateriāls, un ir šīs te akantu arabeskas. Tas ir akantu lapas, bet viņas savijās tādā kā spirālītē. Barokam mēs arī iesim tālāk redzēsim, kur ir akantu lapas kā milzīgi kogriezumi. Kas ir akants? Akants? Jā, es saku akantu lapas, kas ir akants? Pieņem, ka krūms ir kaut kas. Tādas. Atvasinās no daļa lapas. Atvasinās daļa lapas. Ir palmete, kas ir palmas lapas un atvasinās daļa lapas. Klopīgi. Nu, lūk, un tad pamats mēmoli šajā laikā renesanse bija pirms baroka. Ir, un tāpat kā gotikā ir lāde. Un šajā periodā viņa jau pāriet kā sēdmēbele, lādē pievērš atbraucas daļu. Un gabelo, speciāls nosaukums, gabelo krēsls, kas ir dēlis, te iet pilnais dēlis. Un tikai izrādījās un izpēc kugļus. Vienmēr ir dēlis, tad vēl mums pabūt kā vidutīs sēstēn vienkārši kaut kāds postēns. Es domāju, ka tur šķildi, es ticamāk, tas ir pilnam. Manā laikā nepostēļu, tur likas pilnams. Postēšana tādu kā mēs vispār pazīstam, tā attīstās tikai
Jā, tad nāk rokokolu mēbeles, kuriem ir lieka forma, un viņiem vajag nošūt attiecīgi formai. Nu, lūk, te var redzēt tos ornamentus, kāda rolers ornaments jau parādās, un volūtiņas, man būs jāmāk, mums mācās. Tas ir manības, man tieši bija. Jā. Nu, labi, mums ir plaša redzīta meitenēm. Liela mežģīņu kolekcija. Ir viņām tur speciāli nosaukumu var palasīt, kā viņas īsti savs. Tur ir šūtas, knipelētas, tamborētas mežģīnas. Nu, jau tad ir ietīt pie paši jāmas, te redzēt arī apģērā. Attiecīgi šis te monētas laika periodā. Nu, jautājumi te arī mežģīni. Kad ir šie te, kā es teicu, tie profilējumi un pildiņi. Un parādās kogriezumi vēl, jau parādās. Telpās kā dekor pie sienām ir gobelēni. Un arī mēbeles tiek apmēglēts gobelēniem. Un parādās liektās formas jau. Tas ir baroka beigu posms. Šitā ir inkrustācija. Jā, tā ir inkrustācija. Tā kā cik, akmeņu darbmeņi iekšā pusdārdzmeņi. Nu, lūk, un arī redzam krēsliem kājas, ja? Tātad virpots, baroks. Pāriet jau nedaudz uz liektām formām, tā ir baroka beigas, kur pārējās uz rokoko. Un gobelēni, kas mums šeit ir šajā pusē? Vai jūs ziniet, kas ir, nu jā, reku ir tas, ja tur bija ākānu arabeska, tad šeit ir tas pats ākāns tikai lielās formās. Barokā parādās tīras lielas formas. Ir pēc kāda ir. Un tas ir pogriezums. Tas ir pogriezums, melodija arī, tas ir lielais pulkstenis pagalmā mūzikas kanāls. Stunda viņš zina. Stunda ir mūzika, jā, stunda ir mūzika mainās, nezinu, cik 4 vai kāds, bet ik pēc 4 daļā viņš ding, nu ko, 15 pāri pusē, bet pilna stunda zvana. Nu, lūk, šeit mēs skatāmies uz kājām, jā, ja barokā bija iemetam galvu. Barokā bija virpots kājas, šeit ir liekas, saucās par jau tipu kājas, pāriet uz rokoko jau. Skapis ir izteikts baroks vēl, bet kājas ir kā rokoko. Un stāsts ir par šo te mēbelīti, ko es restaurēju, tas ir spēļu galdeņš saucamais. Tad, kad viņu muzejs nopirka, viņš tā viesim bija uzlikt uz taburetītes. Taburetīte ir atsevišķi šandalīti nopolstrēta Hercogienas apartamentos, bet nācās šim te izveidot jaunas kājas. Pati virsma ir no riekstokā. Un tā kā muzejam nebija tādos daudzumos riekstoku, kā tās kājas, tad ļoti labi var imitēt koku. Andrejs teica, kur koku var labi imitēt? Saka, koku mahagoni. Nu jā, bet tev nav mahagonijas, tev vajag Latvijas koku. Lai viņi nodomētu līdzīgi kā riekstu, tāds materiāls ir papīrs, kauls, un tad drāpās, tad ir drāpiem, un mums ir attīva nodaļa arī. Viņi ļoti nāk pētīt par ietekmes, un jūs varat šķirtīt un skatīties, kurām no laika periodām atdot mūsu šādu nodeļu. Un par to, kurām no laika periodām, mums atdot šī ornaments, kas mums tātad pareizais kronoloģiskais, kā mums jāiet ir šādi. Tad mēs nācam tā. Bet nu labi, skatājāt, tas ir. Tā, šeit ir savā dažā objekta nopārnītā. Tas ir ļoti gatavās. Nav zināt, mazāk laikā patīks tiek ar uzskatīt nevēlākā. Ļoti daudz mazliet ir robežos laikā. Arī tāpat arī Lestene, pateicoties tam, kad muzeja kolēģi, muzeja, un tad laikā es vēl dzims nebija, kad viņi taisa šīs ekspedīcijas izglābt Lestenes lielā iekārta, kur tagad ir atdota, nu mēs nevaram pagaidām pilnībā atdot, bet mēs eksponējam zinoties klārtē pašai baznīcai, milzīgo šo ten altāri, jo Lestenes baznīcā bija uztaisīta draudu glabātu. Tur bija milzīgās darba mašīnas, kalnas šīs te mašīnas, un ja mēs nebūtu viņus paņēmuši, tad, jo tā jau deva skulptūri pazudušas, viņas kāds paņem sadedzina, jo vajag malas un tā tālāk. Šis te ģerbonis ir no Dobeles baznīcas. Oriģināls. Kopija ir Valsts muzejā.
Nu, lūk, un jā, tu te var redzēt tos koka meistarus, ja, kā nu kurš pārzināja šo te anatomiju. Citam liekas, kad jābūt ļoti muskuļainam, citam savukārt. Jā, tā anatomija, tā tie kopējos un sanākuši. Es neatceros, kurā gadā nebija aktuāli tas skapis, bija aktuāli parādīt tā laika ornamentus, krāšņu un bagātību. Nu, šis ir rokoko, nākamais stils pēc baroka, izliektas formas. Rokoko patīk asimetrija, galvenais ornaments ir rokais. Es nezinu, kurš šis varētu būt kaut kāds tāds tīrāks. Šis tāds ornaments, ja, rokais. Šajās ir sveic mūždos, ja? Jā, šis sveic mūždos. Ir rokais, kur ir augi, lentu vijumi, savīti kaut kādā tādā nenoteiktā ornamentā, sauc par rokai. Un tas ir tikai rokoko stilam. Barokā jūs tādu neatradīsiet, tikai rokoko. Nu, neo-rokoko, kas ir 19. gadsimta atdarinājums, jūs arī redzēsiet. Šeit arī redzat, tur ir tie ornamenti rokoko. Nu, lūk, tātad ir šīs liekās formas krēsliem, zeltījums. Te var redzēt apģērbu. Šos es apslēju krāsas. Tie nav manas apsēti, tas ir mans restorāns. Un tur kājiņas pieliktas klāti un es viņus caur, mums ir tik tā visus kokadēļas restorāns un nogruntēts līdz zeltīšanai. Bet es nezeltīju sadot tālāk. Viss ir ietilbīgākais darbs ir dabūt līdz zeltīšanai. Tur ir tā, ka tev ir viss koks, ja tu esi visu noņēmis no, pirms tās kokus. Piemēram, tas ir koks. Tu izbiedz, piemēram, no liepas, jo liepa ir viss koks. Nu šo nepiedz no liepas, un šito iedēs no liepas, lai tu dabūtu klāsas un muļas zeltību. Atkal šajā ekspedīcijas laikā mums darbinieki ir šos te paneļus izglābuši. Viņi bija ļoti sliktā stāvoklī, viņi bija ķirņu sēsti, viņi ir piesūcināti ar parloību, lai nostiprinātu to koksti, paktalēti, krāsoti, kopējos un izgatavot no jauna. Mums tad vēl nebija pensijā izgājis Vilnis, Līdars, kurš ir ļoti labs skogriezējs. Un viņš ir daļa no tiem izgatavots no jauna, un es nepateikšu kura, bet viena no šīm te konsulītēm arī jauna. Te ir viena un te ir otra. Šī var būt izgāda paņemtās kurdzājā. Nu, lūk, es pati restaurēju šo. Uz skogriezu viņus griezu. Kaut kam tur daļa bija, kaut kas ir no jauna piekombinēts, un man liekas, divas šīs profilīzijas izdarītas. Bet es nesūdzu. To mēs sadodam nākamajā, kas ir polskumi. Nu, lūk, un mūža vairs neeksistē, mums ir palikuši pāris pakāpieni, viņam vai, nav. Bet kā jau visās padomu laikās, arī viņā, atradīsim pareizo attēlu, tika glabāti graudi vai kaut kas, vai minerāls. Vadīcās daudzās minerālās uzturēja. Un te mēs varam redzēt, kāda bija šī te mēbena garnitūra tajā laikā. Šis ir 19. gadsimts. Un ko mēs esam izglābuši vienu? Neredz, tikai tas garnitūra. Būtu zinājuši, būtu aizbraukuši traktoru un pievākuši visu. Bet, tā arī manas restaurāti, viņai bija daži koka zudumi un pārtasēta no jauna un nepārtāsos, viņa bija ļoti netīra, pilnīgi, un tā ir veļas krāsa, viņa ļoti labi ar ziepjūteni varēja nomaskāt. Un tās vietas, kas ir piegrieztas jaunas, vai kur bija tas nodilums, kā cilvēks ir sēdējis, tas dabīgais nodilums, tur ir tas krāsini tā kā piekrāsot pie jaunu. Nu, lūk, un šī ir vienīgie tādi koka paneļi, kas kā Latvijā ir saglabājušies no tās mūžas pārvest. Šeit var redzēt viņus, šeit. Un tad mēs veidojam šo ekspozīciju, viņus ievietojam, lai mēs viņus varētu tā kā eksponēt. Mums nācās pazemināt griezt, jo, kad tur paskatās, tur nē telpā griezt krietni augstāk. Nācās pazemināt.